Jūlijas auniem radās būt gaišās un košās krāsās. Un tas attiecās praktiski uz visiem, kurš dzimuši auna zvaigznājām, jo beidzot ir pienācis tas laiks, kas auniem iedod lielu iespēju virknējumu. Tas nozīmē, ka jūlijas 2025. gadā ir jaunu sākumu mēnesis, pat ja tā ir sajūta, pat ja tā ir doma, pat ja tā ir ideja, pat ja tas ir pirmais cieģelis ēkai, pat ja tā ir pirmā saruna attiecībām, virzībā, pat ja tas ir 1 eiro ieguldījums nākotnes plānā, pat ja tā ir stunda apmācība vai grāmatas lasīšanas vai jebkā cita, kur tiek ielikta nākotnes enerģija. Visa šī ieliktā, ieguldītā enerģija, gan laika, gan naudas, gan fiziska darba, gan izpratnes, vēlmes, domu spēka, sevis motivācijas, sava gribspēka stiprināšana, sava fiziskā ķermeņa rūdīšana, taču ne caur sāpīgu sevis laušanu, caur sevis pašmotivēšanu. Iedos pamatu nākošiem 5-7 gadiem izteikt veiksmīga laika perioda iespējas dažiem attiecībās, dažiem nekustamā īpašuma celšanā, iegādēm, nomaksām, dažiem jauna amata, jaunas profesijas, jauna darba piedāvājuma. Līdz ar to lielāku ienākumu iespēju. Dažiem nebijusi neticama mīlestība, dažiem ģimenes paplašinājums. Un šeit, klausoties, kas jums ienāk prātā, sajūtās attiecās tieši uz jums, kur liekas, ka saklikšs saskan, kur jāvērš savs fokus, kur jūs jūtat, ka sirds iedzied savibrē, pat ja prāts saka, ka nav iespējams vai grūti vai sarežģīti vai diez vai, tad tas ir jūsu. Un tur ir vērts ļaut sirdī tiekties, domām virzīties, apstākļiem kārtoties un izmantot piedāvātās iespējas. Lai gan būs daži no jums, kuri sabīsies, neuzdrošināsies, nenoticēs, vēlēsies palikt ierastajā, noslinkos vai neizmantos pilnu potenciālu. Un tad šeit atkal nāksies gaidīt, kā kuram, kādam varbūt 3, kādam 5, kādam 7, kādam 15 gadus līdz šādai te iespēju jaudīgai virknējuma joslai, kāda spīd tieši šī gada jūlija mēnesī. Un šeit pat jāsaprot, ka jo vairāk jūs iziesiet sociumā, jo vairāk jūs tiksieties ar cilvēkiem, jo vairāk jūs arī skaļi izteiksiet savus vēlmes, ne tikai pie sevis, jo vairāk jūs runāsiet, tiksieties, mācīsieties, izzināsiet, iepazīsiet, izmēģināsiet, ļausieties un tiksiet galā ar bailēm
un šeit pat jāsaka, brīžiem riskēsiet. Tas risks nozīmē riskēsiet priekš sevis personiski tā, kā jūs neuzdrošinātos. Citkārt šeit iet mazāk runa par kādu finanšu risku, vairāk iet runa riskēt ar savu kapacitāti, ar savām iespējām un pārvarēt kādu kūtrumu, neticību, negribēšanu, bailes, drošības sajūtu. Labāk palikt tur ir, kur esat, nekā uzticēties kādam mirklim, par ko jūs nezināt, kas jums tālāk nāks un ko nesīs. Tamdēļ auniem it īpaši šai zvaigznājā dzimušiem jūlijā jāieiet ar maksimālu iespēju izmantošanu. Kas attiecās uz to, no kā jāpiesargājas vienlaicīgi no izdegšanas, no pārdegšanas, no balansa trūkuma, jo lai vai kā jūs spēsiet ieraudzīt un izmantot visas iespējas, jāatcerās, ka visur balanss ir būtisks, un atpūta, harmonija, labsajūta, prieks, neko nedarīšana ir jābūt tieši tādā pat balansā. Šis gan neatiecās uz slinkot gribētājiem, mājās tupētājiem, tiem, kuri grib palikt turpat un nedarīt neko, vai gaida, kad viss tiks ielikts rokās. Atkal jums, kuri zina un apzinās šo savu kaut kādā veidā problēmu, kas jums traucē izmantot visas savas dzīves iespējas, ir tieši jārīkojas pretēji. Jāvienojas ar sevi tikai jūliju. Sarunājam tikai jūliju, izkāpsim ārā no komforta zonas, izkāpsim ārā no slinkošanas un neko negribēšanas, palikšanas te ēniņā, drošībiņā, te, kur vienmēr. Tikai šo te jūliju mēs izdarīsim visu iespējamo. Daži, kuri sadzirdēja jūniju, zina, kad ir jau sākuši jūnijā, taču sabijušies, un tātad jūlijas ir vēl iespēju gūzma, jo tie, kuri dzimuši aunas zvaigznāja sākumā, tiem jau jūnijā pavērās šīs te iespējas. Tie, kuri dzimuši aunas zvaigznāja beigās, tiem vēl augusta sākumā ieiet vēl šis te potenciāla iespēja izmantošana. Izmantojiet uz pilnu jaudu, sargiet savu veselību, esiet balansā visās jomās, atcerieties, kad baudīšana, ieiešana jaunos apvāršņos caur sevis mīlestību ir atslēga.